Kā nedēļa ir iesākusies kriptovalūtas tirgū. Kopējā kriptovalūtas tirgus kapitalizācija virs 3,3 triljoniem. Bitcoins mums stabili turās virs 107 000, Ethereums aptuveni 2500. Kazahstānas Nacionālās bankas vadītājs paziņo to, ka viņi strādā pie Bitcoin un kriptovalūtas rezerves izveidi. Binance Research apgalvo to, ka Bitcoins vienmēr ir atguvies no kaut kādiem spēcīgiem ģeopolitiskiem situācijām un ziņām. Un vidēji tas viņam ir aizņēmis 60 dienas. Ir lietas, kas paliek nemainīgas pirmdienās. Uzņēmums Metaplanet nopērk 1005 bitcoinus. Savukārt Michael Strategy iegādājās 4980 bitcoinus. Savu kārtējo bitcoin pirkumu arī izdarīja uzņēmums The Blockchain Group, un viņi iegādājās 60 bitcoinus. Trumps atkārtoti vēršās pie Powella un aicina viņu atkāpties no amata. Vairāk par kripto www.kriptonumur1.lv, kā arī Telegram kanālā Kripto numur 1. Visi linki būs profilā aprakstā.